Kas notiek Latvijā jau pāris gadus raksta par šo situāciju, ka dažādās ministrijās, iestādēs, dažādos līmeņos, vadībai, augstākai, zemākai un citiem atlīdzības nav vienlīdzīgas. Atlīdzības nav vienlīdzīgas gan pamatalgu izpratnē, kur ir turīgās un mazāk turīgās iestādes. Atlīdzības nav vienādas, maksājot naudas balvas, maksājot prēmijas, maksājot piemaksas visdažādākās. Daļa, protams, ir korekta, ja mēs runājam, teiksim, par iekšlietu vai medicīnas jomām, bet daļa rada ļoti liels jautājums par pamatojumu trūkumiem. Uz šī visa fona kustība sākās. Nevar teikt, ka nekas nenotika. Tika samazināti uz nākamo gadu apjomu, cik var izmaksāt naudas balvas, cik var maksāt, tika ierobežots prēmiju nemaksāšana par 26. gadu. Tur vēl ir lemšana priekšā par to, cik var, cik nevar ar tām piemaksām operēt. Bet kopumā atlīdzības sistēma kā tāda ar šo nesakārtojas. Tie ir atsevišķi kaut kādi punkti, kur, kā mēdz tautā teikt, pēc savas samaitātības pakāpes, vai vienu drusku mazāk maksājumu apies un kaut kur atrisinās otrā veidā, tas nemainīs turīgo, mazāk turīgo iestāžu starpību un, īsāk sakot, to diezgan lielo problemātiku un netaisnīgumu tas nerisinās.